Tā, nu tā mēģini kaut ko. Nu, kas tās pa piespēļu? Kādu piespēļu kultūru tu tagad demonstrē, Kristap? Ai, ok, labi. Nu, kā var tieši Messi nedabūt šito punktu? Es nezinu, bet zini kā, kamēr tu biji tos džekus, es te ir paprasīt, kāds varētu būt padoms parastiem cilvēkam, ja viņš brauc uz Ņujorku, kas ir jāievēro transporta kustībā Ņujorkā? Nu, ja izīrē automašīnu un tu atrodies Ņujorkas sastrēgumos. Automašīnu izīrēt, man liekas, nemaz nav jēgas Ņujorkā. Jā, sabiedrisko? Jā, tālu netiks nekur. Plus vēl nav noparkot. Ja tu gribi noparkot, tad tur jāmaksā 50-60 dolāru par parkingu katru reizi. Bet ir kaut kāda paraduma ieraduma, ko tu esi sapratis, ko nevajag darīt Ņujorkā uz ielas, esot mašīnā? Tā kā tu to domā īsti? Es domāju, zini kā, nevajag braukt tajās stundās ārā. Jā, ir laiki, kuros toči nevajag braukt. Kādi? Tas ir, tā kā beidzās darbs, kaut kādos 5 līdz 8 ir ļoti sūdīgi satiksmi. Jā. Bet kas viņam ir? Nu, es nezinu, es domāju, nevajag no spēlētājs. Vai no sevis? Tas ties, jā. Nē, tev. Nu, kas notiek? Aiziet! No tā, ja tu neiesīt vecīt. Nē. Kaut kāds ārgadās. Nu jā, nu labi, bet ir Ņujorka it kā neguļot, tā saka, vai ne? Nu, Ņujorka toši neguļ. Vienos panākt var sēdēt arī šitie satiksmē. Mierīgi, sastrēgumi. Mierīgi. Bet kur var vienos panākt paēst Ņujorkā? Visur? Kur, jā. Mierīgi. Pēc spēlēm tu labāk pie mammas vai kaut kur aizskrien apskaties kādu foršu vietu? Kā kuro reizi kāds noskaņojums pēc spēles, uzvar un viss priecīgi, tad paņem ģimeni līdzi, vai ja mēs esam tikai brāļi, tad aizējam kaut kur noteikti vakariņās. Ja nē, tad ja zaudz, vai nogurums beigās ir, tad jābrauc mājās un jāatpūšās. Bet ja zaudējums, tad ar tevi var runāt ģimeni? Ir brīži, kad es jau vienmēr uzklausu, vienalga kāds man tas garstāvoklis ir. Vienkārši, ka es domāju, ka viņi paši ļoti labi zina, kad var īsti un kad labāk man likt mieru. Kristap, kur ir lielais matracis? Pagaidām, tu būs matracis. Tūlīt viņš noliks Minhenu uz matraču. Starp citu, runājot par matraci. Lielais matracis? Lielais matracis ir mājās. Jā. Nav izgulēts jau? Ņujorkā. Tā kā varētu mainīt jau. Sezona pagājusi. Nē, galīgi nav izgulēts. Es jau visu laiku kaut kur izbraukumā esmu, kā uz viesnīcas matraču jāgad. Bet gultu problēmas jau NBA sakarā. Jā, vārdsargs vietā. Kristaps Porziņš nokontrolē vārdsargu. Bet izbraukumos no tavam augumojuma gultiņu laikam piemeklē NBA, vai ne? Nu īsti nē, viņas ir tās lielākās, kas ir pieejamas, bet viņas nav pietiekami lielas tāpat. Tad tev kāja gali atlikušies pāri tur? Tikpat kā. Tiešām? Tik traki nav, bet redz, ko es mēģinu izdarīt. Es varētu tikt pie labām iespējām, bet es visu laiku pārcenšos. Tā kā es to vienmēr daru. Turpin. Nē, presingo tu māki, Kristap. Tas ir skaidrs. Jā, es esmu nepacietīgs baigā aizsardzībā, tāpēc arī es skrienu virsū. Varbūt Paul, tu vari iedot kādu padomu, kas viņam būtu labāk jādara. Skaidrs, tu dabūsi pa muti un tu varēsi dot to padomu. Nē, jāsaka, ka pulti viņš ir turējis rokās, un tas ir acīm redzami. Tas ir liels kompliments, Kristap, pultu es turējis rokās. Jā, bet jāsaka godīgi, es šobrīd galīgi nespēlēju savā līmenī. Es arī ne. Vai ne? Kurš ir tas brīdis sezonas laikā, kurā tu esi iegūst labāko formu? Ko? Tagad? Kas ir? Viņš ir... Ko viņi tos 2 liekos soļus spēr? Es tieši to pašu saku. Es uzspiežu polu, pēc 4 sekundēm viņš atbild. Tev vajag uzlādēt. Bet kurā brīdī sezonas laikā tu esi formā attiecībā pret šīm ierīcēm? Sezonas beigām, tā kā jau bija brīvāks. Kādas spēles vēl var spēlēt Niks ģērtuvē? Bez... Kāpēc viņš neskrien tieši? Šīm ir kaut kas vēl tāds? Pārsvarā mēs visi, kas spēlējam, mēs spēlējam futbolu. Pat NBA 2K nespēlējam neviens. Jā. Tā kā, jā. Tāpēc, ka šitā spēle ir tāda, kas... Uj. Bet tu basīti savā ādā esi spēlējis? Vienreiz varbūt esmu, jā. Man kaut kā galīgi nepatīk vispār, tieši basīt spēlēt, jā. Nav interesanti. Tā, ka ja viens ir labāks, tad viens ir labāks, tur nav variantu. Futbolā tā kas notiek te? Tas ir puslaiks. Puslaiks, jā. Ir jāskatās, vai mēs turpinam, vai... Es domāju, ka noliksim malā izskatās, ka ir diezgan līdzvērtīgs sniegums. Tieši tā. Ko?
Ja? Bet, Kristap, pagaidi, stop. Tu tik viegli padosies? Es nepadošos. Tas spēlē, līdz pirmajam, aiziet, parād. Nu, ko tas nozīmē? Noteikti negribēju. Es domāju, mums jāpaprovocēju Paulu. Ja? Es skatos tavās acīs izbrīns, kā, kas ir. Es domāju, vienkārši pabeigsim pēc šovu, tā es biju domāju. Pēc šovu pabeigsim, tas nozīmē trešdienas vakarā varbūt pabeigsim. Tas, cik jūs ilgi spēlēsiet, bet ja tu neko nedarīsi šajā spēlē, Kristap, es nezinu, noņem vārdsargu, piemēram, kaut ko. Izstāst, ka tu man te kaut kāds hokejs tos padomus. Hokeja padomus, jā. Klau, bet tava klātbūtne uz ielas ir skaidrs īpašā tava auguma dēļ, bet, nu labi, iztur šo un tad paskatīsimies. Oi, te gols. Veci. Tas bija vēl Te vajadzēs izglābt. Bet tā fanu kultūra attiecībā pret tevi Amerikā, kā tu to raksturot? Kā tā izpaužas? Kā tu sadalītu šos līdzjūtējus? Agresīvie, nekaunīgie? Tādi, jā, ir uzbāzīgie, ir tādi. Ir atkal baigi foršie fani, kas saprot, ka nevajag varbūt traucēt, vai kāds teiks, kas tur ēd vai ko. Jā. Un ir tādi, kam ir pilnīgi vienalga. Kas domā, ka es viņiem esmu parādā tur bildi vai autogrāfu. Tie nepatīkami. Nu, un kas ir tās lietas, līdzjūtēji jau parasti ir līdz savā fanātismā tāda, ka viņi vēlas arī savu elko apdāvināt un apskaps, kā tambore. Krīt zemē, kas ir notēlo? Es pateikšu, labi, te nav jēgas, es jau esmu to teicis, bet te ir ļoti savādāk. Es pēc 16 pieredzi, Līdz pieredzi pēc cita līmeņa. Jā. Bet kas ir tās lietas, ko līdzjūtēji tev ir dāvinājuši un pārsteiguši? Ziedi gan jau ir nesti, ko? Ziedi nav, ir visādas bildes, lieli plakāti, kur esmu uzzīmēts. Cevišķi no tiem latviešiem, ko es uzaicinu uz spēli. Jā. Un tad mēs vienmēr sabildējamies pirms spēles, un viņi man kaut ko vienmēr uzdāvina, krekliņu vai kaut ko, no kurienes viņi, no kuras skolas viņi ir vai tā tālāk. Un tad tas tā baigi patīkami. Un, ja tev tagad jāparaksturo, kuras ir tās arēnas, kurās tu spēlēsies NBA, un gribētos atgriezties, jo Ņujorka noliekam malā. Ņujorka ir pār visam šobrīd. Bet, Te jau gan ir pendela. Te pendela jābūt. Viss. Paul, piedod. Čempions ir kritis. Šitā nav pareizā gaisotne. Es protams, jā. Es piekritīšu, mums vajag tā, kur mēs tiešām varam apsēties pret iekrātām. Bet mans respekts ir pret Paulu. Paldies, ka atnāc vecīt. Tiešām bija prieks. Super, es tev varu apsveikt, bet par arēnām runājot, kur ir tā arēna Amerikā, kur tev patīk? Kur tev gribētos atgriezties tādā izpratnē, kad Omulī, Ģērbtuve, pilsēta, izstāds, viena no tām. Kas man ļoti patika? Brooklynā īstenībā ļoti forši. Tā zāle tāda jocīga, tāda tumšāka ir, bet tur bija, tur tā viss ļoti zolīta, jauna arēna, samērā tāda Barclays Centers. Bet ir daudz foršas arēnas, ir daudz arī tādas, vecas, kas ir mēģināts atjaunot tālāk, bet tagad, piemēram, Sacramento būvējās jaunu, Golden State būvējās jaunu, tagad es domāju, tur būs tādas arēnas, kad būs bauda braukt un spēlēt. Mēs te varam parādīt bildēs, apskaties, te ir vairāk krekliņi. Kurš tev prāt ir simpātiskākais? Šis ir tāda klasika, jā? Kipei, tad ir porziņgāds, šis. Pakomentē. Tur ir, sākot no tādiem vienkāršākiem, kas ir Hope. Tā kā, piemēram, prezidents. Te jau ir gāda zingis un aiziet porziņa gāda. Tas ir, kad tur pa dievu, apmēram. Tas ir manā uzskatījumā, tas ir vispār. Bet tas parāda vienkārši, cik traki ir tādi Ņujorkas fani, kad viņi man tā uztver, apmēram, ka es tagad varu izglābt to komandu. Tagad vienkārši tas ir manās rokās, ka man tas jāpierāda, ka es varu spēlēt un varu palīdzēt komandai uzvarēt. Un traki var ir, mēs tagad skatāmies vienu īsfilmas fragmentu. Mēs noklausīsimies, un tu sadzirdēsi daudz arī savus iesaukstās augtās. Ja? Tas arī dīvaini, ne? Gatavu tev likt pie altāra tavu bildu un pielūgt. Paskatāmies, ja? Paskatāmies. Poor's authority. Genghis Khan. Scores Zingis. Kristaps Almighty. Porzizis. God Genghis. Porzingod. Vienradzes paspīdēja. Šī pirmā sezona, kad NBA spēlē vienradzes, līdz tam neviens vienradzes nebija. Godīgi sakot, es nezināju, kas ir vienradzes līdz tam brīdim, kad Durants šķiet, jā? Jā. Durants pateica. Tu zināji, kas ir vienradzes? Es nezināju, es zināju, ka tas ir kaut kāds tēls ir, mītisks. Jā, bet es nezināju, ko tas īsti nozīmē, kurš man nosauc par vienradzes. Tas ir pozitīvi vai negatīvi, vai ko tas par nozīmē. Man pateica, ka tas ir tā kā domāts, ka,
tā kā tas ir kaut kāds izdomāts tēls, tas, tāda neparasta parādība. Vienredz, tāpēc tas tā kā pozitīvā Ne, bet tas arī tālēni izteiksmes līdzekli bija atradis, ne? Jā, laikam jau lasa grāmatas, Durants. Bet, labi, NBA tā ir melno spēle, jāatzīst. Baltajām tur jābūt īpašam, lai faktiski izturētu to, vai ne? Tur ir vienalga, malns vai balcēs, tev jābūt īpašam. Tad kaut kam ir jābūt. Tad vienkārši malnēdainie ir atletiskāki un viņam daba varbūt vairāk bišķi iedūs, bet aizvien vairāk un vairāk, man liekas, Baltie un Eiropieši tieši spēlēm. Bet kā ar zvaigžņslībību var tikt galā? Jo, ja tu to apzinies, mēs parādām, piemēram, žurnāla Slam vāku. Reti cilvēki tiek virsū uzreiz pirmajā sezonā. Ja? Kā tie bēniņi? Kā tu vari iztīrīt tos galvu? Atbrīvot no tās? Man nemaz nav tā, ka Man viena lieta, kas man ir baigi labi, ka man ir ģimene apkārt visu laiku, tas noteikti ļoti palīdz, bet pa lielam, es vienkārši daru, ko es mīlu. Mans darbs ir basketbols, spēlēju basketbolu, man tur ceļ debesīs vai kā, bet es nekad nedomāju, ka es tur esmu pārāks par kādu vai kā. Līdz ar to, vienkārši dari, kas tev patīk un izbaudi to. Tad jau, ja man ģimene noteikti redzēs kaut kādu, ka es tur bišķiņu paliek ne tāds, tad jau viņi man arī to pateiks. Latvijas labāko FIFA versijas džeku tu esi apspēlējis. Kristap, Pauls Minkevičs. Arī. Es zinu, kā mēs dosimies reklāmas pauzē. Savukārt Gunts ir sagatavojis jums abiem monopolu. Varbūt, Paul, varbūt tu monopolā var atspēlēties, ko? Nāksies. Guntiņ, ko tu... Ne, man ir ļoti labs monopols. Ļoti labs monopols spēle. Jā. Tu jau monopolu spēlē, Kristapā, ne? Protams. Jā? Protams. Un tur kāda tev ir klase? Meistarklasē, pirmā, otrā? Biznesa līmenis kāds tev? Kāds tev biznesa līmenis? Es teiktu, ka es jau esmu tāds diezgan... man patīk konkurēt jebkādā šajā jomā. Tā kā es domāju, ka es arī monopolā... 5. avēnī es esmu nopircis jau. 5. avēnī nopircis. Nē, vēl Guntu. Mēs vēl neesam sākuši spēlēt. Paul. Spēlēs uz īstu naudu, ne? Tieši tā. Jā, tieši tā. Tad, Tagad reklāmiņa, bet pēc brīža par Kristapa Porziņa nākotnes plāniem.